Tas nav nekas cits kā sektantisms, un tie ir kā liels daudzums dambju, kas attur dieva ļaudis no plūduma uz priekšu, dieva pilnības, godības okeāna virzienā. Dievs visai maz rūpējas par šiem cilvēku pašu uzceltajiem standartiem, viņu nosaukumiem, sektām, partijām, jumta organizācijām, viņu lozungiem vai uzskatiem. Viss ir tikai daļēja sagrozīta gaisma, kas beigās pārvēršas par īstās patiesības ienaidnieci, bet tas kungs izies savu ļaužu priekšgalā godībā un spēkā. Katram no jauna nākošam jūras vilnim tuvojoties, 9. viļņa spēkam ir jānoiet viņa paša ceļš caur atplūdiem, kas sekoja iepriekšējam vilnim. Tā tas notiek ar dažādajām kustībām pirms 9. viļņa, kas noslēgs draudzes atjaunošanās sagatavošanas periodu. Lejupējošā fāzē esošais vilnis ir naida pilns un pretojas nākošajam vilnim, kas būs stiprāks. Kā velns mūs ir apstulbojis. Kaut mēs to varētu redzēt, lai arī cik tālu tas viss ir aizgājis, šīs pagātnes atmodas un kustības katra par sevi ir bijusi tikai kā tāda stumdīšanās, nedroši soļi galējā mērķa virzienā. Virsraksts iesim tālāk. Dievam ir tikai viena draudze, kā debesīs, kur ir tās lielākā daļa, tā arī šeit uz zemes. Bet šeit Dieva īpašumā ir pavisam maz teritorijas, kamēr cilvēki nesapratīs dievišķo augsto mērķi, kam viņi ir novēlēti. Mums ir jāizšķir visa Kristus miesa, citādi mēs esam nederīgi Dieva darbam. Savās cilvēku domās mēs bieži kļūdāmies atzīt Dievu, kad viņš nāk pie mums. Tie, kas nolem doties tālāk ar Dievu viņa pilnās atjaunotnes virzienā, netiks ieredzēti, un tiem izmisīgi pretosies pārējie, uzskatot, ka viņi ir no velna. Tā nebija tikai patiesība Lutera attiecībās ar katoļu baznīcu. Tā bija patiesība arī pie Vesleja un anglikāņu baznīcas, pie Viljama Būta un metodistu baznīcas un tā tālāk. Tas pats notiek arī šodien, bet mīļotie, mums ar to būs jāsaskaras. Atkritušais cilvēks vēl nav ticis pilnīgi atjaunots, pazudušais dēls vēl nav sasniedzis sava tēva mājas, mums jāturpina iet tālāk. Elijas lietus nāca no skaidrām debesīm, bez pat niecīgākās zīmes par mākoņiem, tas nāca tikai no ticības. Un tāpat 1906. gadā nāca arī vasarsvētku izliešanās. Tā ir iesākusies katra atmoda. Atmoda ir ticības īpašums, nevis iekarota ar acu skatu. Tur nav bijis pilnīgi nekā, ko redzēt caur cilvēka kritušo dabu, tikai bezspēks, bezpalīdzība un bezcerība. Atmodai un atjaunošanās ir jānāk no Dieva pa ticības ceļu, no skaidrām debesīm. Mēs esam zemišķi un miesīgi, bet Dievs ir gars. Dieva vārds ir gars un dzīvība. Jāņa 6:63. Un ticība uz šo vārdu, uz skatuves uzved dzīvo Dievu, neskatoties uz apstākļiem vai ārējiem ierobežojošiem faktoriem. Vai Dievs apciemos savus ļaudis vēlreiz? Kāpēc gan nē? Tikpat droši, kā viņš ir rīkojies pagātnē, viņš darīs to atkal. Dieva debesis ir vasarsvētku mākoņu pilnas. Viņš tikai gaida uz mums, lai to pasludinām. Vai tad mums nav vajadzīgs nekas no tā? Šis lietus izlīs, kad visi kopā vēlēsimies maksāt paklausības cenu ticībā. Draudze vēl nav pilnībā atjaunota. Faktiski mēs joprojām stāvam pie sagrautā Dieva tempļa drupām. Nevienai pagātnes grupai pēc tam, kad tā ir izzudusi vēstures miglā, nav bijusi ticība un vīzija iedarbināt Dievu, lai viņš tos atkal apciemo. Ja tas viņiem būtu izdevies, viņi nebūtu kā izbērti salmi uz ceļa, kā vairāk vai mazāk mirušas kustības, un viņu kauli nebalotu tuksnesī. Nevienam no viņiem nebija pietiekušas ticības nākotnei. Viņi atkrita no mērķa vīzijas. Neviens no tiem droši un skaidri negāja uz to. Viņi kārdināja Dievu allaž no jauna un sāpināja Izraēla svēto.
78. psalms. Tāpat kā mēs šodien. Viņi nemaksāja atbilstošo cenu, tas bija iemesls. Bet notika vēl kas ļaunāks. Viņi sevi attaisnoja, piemērojot savai attaisnošanai savus pašizgatavotos standartus. Viņi pretojās, pazudināja un iznīcināja citus, kas gribēja iet tālāk. Un tā tas notiek līdz pat šai dienai. Jūdu augstajai sinagogai Jēzus laikā bija tas pats grēks. Viņi atteicās iet tālāk paši un līdz ar sevi visus nostādīja atkritušo stāvoklī, pretojoties visiem, kas cerēja tikt tālāk. Tas noteica viņu tiesu spriedumus. Tieši šis aspekts arī atraidīs Dieva tiesu pār katru denomināciju, kustību vai grupu, kas sekos viņu ceļiem. Bet šodien atkal tiek pulcināta un gatavota Gideona armija. Ceļas ticība. Tuvojas cits Dieva apciemojums. Dieva atnākšanu aizkavē tikai Gideona armijas lēnā nākšana kopā, kas spētu saņemt Dieva svētības un tās izdalīt tālāk. Lūdzoša, veltījumā esoša ceļotāju armija. Tie, kas ir no svešo pūļa, 2. Mūzes 12.3.8, un neatradīsies tās rindās, jo to būtu pārāk daudz un viņi būtu par daudz miesīgi. Tā nav lejama, teica tas kungs, par dārgo svaidāmo eļļu teltī. Tā nav lejama uz cilvēka miesu. 2. Mūzes 30.32. Dievam parasti ir jānodarbojas ar niecīgām lietām, ar vājām lietām, mazākā veltījumā esošām grupām. Citāts. Jo es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi. Skatīt Jesejas 44. Sausums ir priekšnosacījums, kas izraisa lietus tuvošanos. Tādos laikos vīri izmisīgi sauc pēc lietus. Tas arī ir mūsu iedrošinājums, kad esam izkaltuši pēc Dieva. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie, jo tie tiks paēdināti. Mateja 5.6. Tikai pēc šausmīga sausuma nāca Elijas lietus. Mīļotie, lietus ir gatavs nākt, bet tad, kad mēs to vēlamies un kad esam nonākuši atbilstošā dvēseles stāvoklī, to saņemt. Mums ir jāiegūst Kāleba un Jozuas gars, kas ir atšķirīgs no tā gara, kas pieder pūlim. Viņi pilnībā sekoja tam kungam, skatīt 4. Mūzes 32. Tāpēc arī viņi iegāja Kānaānā ar nākošo ļaužu grupu, kas nolēma doties uz priekšu. Viņiem vienīgajiem tajā bija sava dalība, kamēr milzīgs ar bārdām apaugušo ļaužu pūlis nomira tuksnesī. Neviena kustība kā kustība nav nogājusi visu ceļu cauri pilnīgajai atjaunotnei, manis iepriekš izskaidroto iemeslu dēļ. Tomēr mēs nekad nedrīkstam kļūt pērkami, nonākt kādas partijas vai kustības īpašumā un tā caur to sevi sasaistīt. Pielūgsim tikai Dievu, pievienosimies Dievam viņa lielajā kustībā pa visu pasauli. Turpināsim iet. Beigas ir tuvu, virsraksts. Mēs pašreiz izejam cauri pēdējām pagriezienam, aiz kura skaidri atklāsies pilnīgais draudzes atjaunošanas skats. Dievs atkal no jauna apstiprina savu draudzi un nostājas pret pasauli, jo tuvojas Dieva laiks, bet arī velns spiežas virsū ar lielu degsmi. Kam mēs kalposim? Vai nu 100% Dievam vai velnam? Tur nav neitrāla pamata. Mēs atrodamies pavisam tuvu šausmīgam šī nāvējošā un nāvīgā garīgā kara apogejam. Skaidrošu, apogejs tā kā ir kaut kādas trajektorijas augstākais punkts. Mēs atrodamies pavisam tuvu šausmīgam šī nāvējošā un nāvīgā garīgā kara apogejam, kas norisinās starp Dieva valstību spēkā un Sātana valstību. Katram no mums ir jāieņem šajā karā sava vieta. Normāla draudze ir 100% veltījumā Dievam. Tur nevar nebūt nekāda flirta ar ienaidnieku.
Draudzei nav cita uzdevuma, kā tikai nest evaņģēliju pasaulē un ar visu spēku spiesties Dieva gribā. Visai tās enerģijai un resursiem jātiek pielietotiem ar šādu skatu, vērsumu, un tad nāks gals. Mateja 24:14. Dievs uz to gaida. Dievu nespēja apmierināt nekas cits kā degsme un 100% no pirmatnējās draudzes aizgūts veltījums, darbojoties tautu glābšanas laukā un kopīgi ceļot vienu patieso vispasaules draudzi. Viņš nepieņem mūsu pakaļdarinājumus, mūsu cilvēciskās izpratnes kopijas, Viņš nestājas kompromisos ar mūsu pašu idejām un miesīgajiem plāniem. Attiecībā uz viņa paša bērniem ir vienkārši jānotiek pilnīgai nošķiršanai, viņa pilnajai gribai un viņa augstajiem mērķiem. Nekas mazāks par to nespēj šķīstīt mūsu apziņu no nedzīviem darbiem un uzticēt atbildību no Nekas mazāks par to nespēj šķīstīt mūsu apziņu no nedzīviem darbiem un uzticēt atbildību nostāties Dieva priekšā tiesas dienā. Mēs to jau varējām izdarīt tik sen atpakaļ, ja to būtu gribējuši darīt, tomēr neesam gribējuši. Tad ilgāk gan vairs nekavēsimies, bet reiz par visām reizēm visi celsimies kājās un uzbruksim ienaidnieka sašķeltības citadelēm, nekādā gadījumā nebāžot mūsu zobenus makstī. Darīsim tā, kamēr neatnāks Jēzus un mums nepiederēs visa garīgā sirds zeme. Mēs strauji ieejam pēdējās dienās. Esmu pārliecināts, ka Dievs īsto draudzi vedīs cauri uguns liesmām, lai izdedzinātu sārņus arī no tās. Sods iesākas pie Dieva nama, 1. Pētera 4:17. Un ticiet man, pēc šiem pārbaudījumiem paliks pāri nekas cits kā 100% realitātes. Tiks satricināts viss, kam jātiek satricinātam. Pestīšanas teorijas un mūsu pašu ideāli nedarbosies. Mēs sasniedzam šī laikmeta kulmināciju, un nekas cits, kā tikai evaņģēlija praktisks pielietojums, var dot mums cerības izdzīvot. Viss cits tiks sagrauts un iznīcināts vispasaules vajāšanu un ciešanu ugunīs. Dievs var tikai aizsargāt paklausīgos viņa vārdam. Nebaidieties nekad, viņš iegūs savu draudzi bez traipe, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma. Skatīt Efeziešiem 5:27. Bet vai tu un es, vai mēs vēlamies ņemt šajā procesā dalību? Sektantiska, uz sāncensību vedoša, savtīga, savu pašu apmierinājumu meklējoša, aizmigusi baznīca šajos laikos nespēs pastāvēt. Draudzei ir jāatgriežas pie senās draudzes gara, kas mums ir atklāts apustuļu darbos. Tai ir jāpakļaujas Dievam un jāspiežas viņa pašreizējā patiesībā, 2. Pētera 1:12. Tieši šīs pēdējās stundas dēļ, vai arī jāiet cauri vajāšanu ugunī un jāizlej savas pašu asinis, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Ebrejiem 12:29. Iesim tālāk. Es izlasīšu vēl praktiski pēdējais atvērums par autoru. Pēdējais atvērums. Dzimis rūpnieciskā Pensilvānijas pilsētiņā 1871. gadā Franks Bartlemens uzauga sava tēva fermā. Viņa pirmais darbs bija darboties ar arklu, lai gan visu mūžu viņš cieta no relatīvi vājas veselības. Kad Bartlemenam apritēja 17 gadu, viņš atstāja mājas un 1893. gadā, 23 gadu vecumā, atgriezās pie Dieva žēlastības baptistu draudzē Filadelfijā. Nākošajā vasarā Bartlemena vēlēšanās sludināt viņam deva iespēju sākt pilna laika kalpošanu. Viņš tika ordinēts Tempļa baptistu draudzē.
Kaut gan viņam bija iespēja iegūt koledžas izglītību un kādu dienu saņemt labi apmaksātu mācītāja darbu, tā vietā viņš tomēr izvēlējās pazemīgi staigāt nabadzībā un ciešanās, tas bija pēdiņās, darbojoties ielās un graustu rajonos. 1897. gadā jaunais kalpotājs pilnīgi atstāja kalpošanu baptistu vidū. Viņš pievienojās svētuma kustībai un pēc tam kādu dzīves laiku pavadīja pestīšanas armijas rindās, Vesleja metodistos un Penielas misijā. Viņš reti, kad palika vienā vietā vai vienā draudzē ilgāku laiku. Bartlemena pārvietošanās dzīvesveids nebija nekaitīgs. Tas aizgāja tik tālu, ka 1899. gadā viņš tika kārdināts izdarīt pašnāvību. Tomēr arī pēc tam viņš palika nomākts līdz 1900. gadam. Tajā gadā apprecējās ar Annu Laddu ar 2 D, Laddu, no Dieva atkritušo meiteņu skolas. Grūti saprast tekstu. No Dieva atkritušo meiteņu skolas Pārzini Pitsburgā, Pensilvānijā. Tad viņš apprecēja tādas un tādas skolas Pārzini Pitsburgā, Pensilvānijā. Drīz pēc tam, kad apprecējās, Bartlemens pievienojās veslejiešu metodistiem un tika uzņemts pastorātā Korijā, Pensilvānijā. Tomēr tas atkal viņam beidzās ar sliktu pieredzi, jo draudze atradās tālu no darbošanās emocionālā izteiksmīgumā. Tas bija pēdiņās domāts. Kas bija Bartlemena garīgais fokus. Un tā Bartlemens ar sievu un pirmo no saviem 4 bērniem, Esteri, devās uz rietumiem uz Kaliforniju. 1904. gadā, kad Bartlemens bija nometies uz dzīvi Kalifornijā, viņš tika nozīmēts par direktoru Penielas misijā, kas bija svētuma kustības glābšanas un pestīšanas misija Sakramento pašā centrā. No turienes viņš par jaunu centās iesākt draudzes pastorālo kalpošanu, bet, kad arī šis mēģinājums izgāzās, viņam nācās atgriezties pie laicīgā darba, lai spētu uzturēt savu ģimeni. Līdz decembrim viņš ar savu ģimeni jau atradās Losandželosā, kur tos atkal sagaidīja grūtības un traģēdija. Pirmā bērna Esteres nāve 1905. gada janvārī viņu iesvieda skumju un nopūtu ceplī. Tomēr šis zaudējums viņu pilnīgi un galīgi atbrīvoja un stiprināja viņa veltījumu radikālai kalpošanai Jēzum. 1905. gada laikā Bartlemens plaši sadarbojās ar svētuma kustības draudzēm Losandželosā, bet joprojām izmisīgi meklēja Dieva pieskārienu un vadību. Tas viņu vadīja uz metodistu un baptistu draudzēm savā apgabalā, īpaši pie tiem, kas bija atvērti atmodei, kas tajā laikā norisinājās Velsā. Uz laiku viņš atbalstīja jaunās derības draudzi, ko tajā laikā vadīja Jozefs Smeils. Viņš arī apmeklēja Azusa ielas misiju un nodibināja citu misiju 8. un Kļavu ielās. Bartlemena ceļojumu dzīvesveids viņu kā jaunu vīrieti bija sagatavojis atrasties kustībā. Kustīgums raksturoja visu viņa apzinīgo dzīvi, jo viņš kalpoja kā ceļojošs evaņģēlists 43 gadus. Bartlemena vairāk nekā 550 rakstu, 100 traktātu un 6 grāmatas kalpo kā kompleksi Azusas iela atmodas un Dieva darba Losandželosā reģistri, kas norisinājās no 1905. līdz 1911. gadam. Bartlemena ziņojumi tika publicēti un pārpublicēti svētumu kustības laikrakstos un žurnālos visā valstī, un viņa reputācija auga. Viņš kļuva pazīstams kā cilvēks, kam bija dedzība vairot vasarsvētku draudžu vienotību un radīt garīgo atjaunotni šajā kustībā. Frenks Bartlemens nomira 1936. gada 23. augustā un ir apglabāts Barkbanā, Kalifornijā. Paldies visiem pacietīgajiem klausītājiem, ka bijāt ar mani šīs grāmatas lasīšanā, lai Dievs jūs svētī. Es uztaisīšu varbūt atsevišķu video, kur es
izteikšu savas domas pēc visa šī izlasīšanas. Nu, ko es esmu, teiksim tā, anglisks termins highlights, jā, ko es pamanīju, kas man tā kā iekrita acīs, jā. Bet man balss ir nogurusi un tagad man grūti runāt, tāpēc es uztaisīšu atsevišķu video. Bet paldies vēlreiz visiem, kas klausījās līdz galam. Atā!